Nu, mēs esam tagad vēl vienā objektā, kas saucās Pēdvaldes muzejs un Brīvdabas, jā. Un kas tur bija pa pārbaudījumu? Rakt, šūpoties un liepa, ozols un mīkla par lielākajiem kokiem. Ne, par kokiem kā ozoliem un meitām kā liepām. Vai tā ir pareizi? Ir pareizi. Bet pastāstiet tad, ja jums tagad vajadzētu burtiski 2 teikumos izstāstīt, kas ir tas pats īpašākais šajā muzejā? Šajā muzejā pats īpašākais, manuprāt, ir saskaņa starp darbiem, mākslas darbiem, kuri ir ielikti vidē, dabīgā vidē. Un viņiem it kā jāharmonizē ar to. Un man liekas, ka tas ir pats labākais, ka cilvēks var iet, viņš brīvi iet, skatās, fantazē, kas tas varētu būt, un šeit nekas netiek nevienam uzspiests. Tā ir brīva staigāšana dabā, brīva atpūta un mākslas baudīšana. Paldies! Ļoti saturīgi, es uzreiz visu sapratu, bet tagad, es domāju, tagad mēs iziesim ārā un pārbaudīsim dažu ralliju dalībnieku fantāzijas. Kas viņu galvās tagad tur notiek? Tev pa fantāzijām. Tu teici, ka te atbrauc un uzreiz rosās. Vai rosās? Jā, kas tev rosās tagad? Man rosās tas pats, kas visu dienu rosās pa manu galvu, ka es skatos un priecājos par to, ka cilvēki māk atpūsties. Un tas arī viss. Un, es saprotu, mēs esam jauni, bet man prieks skatīties tiem cilvēkiem, kas jau ir gados, un viņi brauc un bauda un skrien un lec un dara visu to, ko visu pārējo. Un tad tās mana rosme un vēlējums ir tāds pašai sev un visiem citiem, lai arī pēc gadiem 30 un 40 tas joprojām braukt stādīt akmeņus, šūpotos šūpolēs un darīt visas citas muļķības un traks lietas, kuras es daru tagad. Nu labi, tad sarunājam tā. Pēc 30 gadiem atkal Pēdvalē, akmeņi un atkal uz priekšu, neskatoties pilnīgi ne uz ko. Pilnīgi ne uz ko. Mēs esam nonākuši tātad Brīvdabas muzeja vienā no stūrīšiem. Un tagad man ļoti interesē, ko jūs šeit darat. Vai nu jūs šeit radat mākslas darbu, jo šis ir mākslas muzejs, vai arī nodarbojaties ar postīšanas darbiem? Senči stādīja katpēc. Mēs tādām akmeņus, kurās ir ielikta, kā lai saka, dziļa doma, dziļa vēlēšanās ar cerībām, ka tas akmens augs un tas sapnis vai tā doma piepildīs. Pēdiet, jūs gribat teikt, ka šis ir nevis kartupeļu lauks, bet akmeņu lauks? Nu, tā mums teica, ka te stāda savas labākās domas un labākās iedomas ar cerībām uz nākotni. Un domās ir tas akmens, nu... Kādas domas ir tagad to akmeni liekot zemē? Lūdzu. Kā? Tas ir katram, nu, kā lai saka, savs iekšējais. Bet es vēl tajos... Nepiepildās, jā? Ja pasaka skaļi, tad nepiepildās. Tā, bet es atkal atceros tos, tad, kad vēl bija kolhoza lauki, es atceros, tad visi brauca uz laukiem, jūs arī, jā, lasījāt, un visi staigāja aiz traktoru un lasījāt. Es saprotu, ka tagad notiek tas atdošanas darbs, jā? Viss tas, ko mēs esam sastrādājuši un salasījuši, to tagad atdodam atpakaļ. Un beidzot šai pasaulē varbūt iestāsies pareizais līdzsvars, vai ne? Varbūt. Vajadzētu tā būt, lai būtu līdzsvars viss, ne tikai mēs, bet arī daba, lai būtu līdzsvarā. Tieši tā, līdzsvaram jābūt. Un tā, es domāju, ka vairāk mēs šodien izskatās, ka nepaspēsim nekur aizbraukt. Ka tagad, man liekas, ir taisnā ceļā uz... Pedāls grīdā un uz finišu. Tātad pedāls grīdā, Sinevilla, gaidi mūs un... Braucam! Mēs braucam!